Noslēdzies Izglītības un zinātnes ministrijas konkurss uz valsts finansējumu sadalu sporta programmām un pasākumiem. Konkursa rezultāti jau 2 gadus netiek publicēti. Joprojām nav publicēti pērnā gada konkursa rezultāti un nav publicēti arī šā gada. Latvijas televīzijai zināms, ka tie, kam finansējums piešķirts, par to esot informēti individuāli. Padzirdot baumas, ka ir sporta organizācijas, kam finansējums piešķirts, ministrijā vērsās Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidents Dimitrijs Miļkevičs. Vieglatlētikas savienība bija apkopojusi un dalībai konkursā iesniegusi pieteikumus 7 lielākajiem skriešanas pasākumiem. Finansējums nav piešķirts nevienam no tiem. Šis ir, loģikai nav skaidrojams iznākums šai programmai, jo nedabū tie lielākie tautas organizētāji, kam to vajadzētu dabūt. Tad acīm redzam, kaut kas nav pareizi šajā visā. Konkursa nolikums paredz, ka tajā uz maksimālo finansējumu ne vairāk kā 40 000 eiro vienam saņēmējam var pretendēt ļoti plašs pasākumu un sacensību loks. Līdz ar to vienu konkursu ietvaros sacenšas lielie tautas sporta pasākumi, starptautiski elites sporta notikumi, bērnu un jauniešu sporta sacensības un pat vispār izglītojošo skolu programmu Sportovis klasi. Kritēriji gan ir nodalīti. Viena tabula ir atvēlēta sacensībām, bet otra pasākumiem. Bet ar ko sacensības atšķiras no sporta pasākumiem, skaidri nodefinēts nav. Tā piemēram skriešanas seriāls Stirnubuks un MTB velosporta maratona valsts finansējumu šogad nav saņēmuši. Ņemot vērā, ka abos pasākumos tiek sadalīts vietas, tad tās ir kvalificējams kā sacensības. Un sacensību kritēriji paredz lielāku punktu skaitu par starptautisku mēroga translācijām, lielu dalību valstu skaitu, vairāku dienu ilgumu un minimālu vai neeksistējošu dalības maksu. Pilnīgi pretēji tautas sporta specifikai. Ir grūti uztaisīt tos visus nolikumus visiem vienādi, bet valsts finansējumu visiem jābūt visiem vienādiem nosacījumiem. Un te jau vairāk jārunā arī par to, ka tas finansējums, kas ir paredzēts sacensībām un pasākumu papildus federācijām 416, tad pieteikumu mēs saņemam vairāk nekā 5 miljoni. Un tā ir atbilde, kāpēc ne visi ir saņēmuši. Es gribēju vēl pateikt tev vienu lietu, ko tu teici, ka tur tā kā ir tas konkurss un visi tie noteikumi ir jābūt vienādiem. Klausies, tā nav. Tu zini, cik maksā vispār norganizēt pasākumu brīvā dabā, kur tev jāiesaisti policija, kur tev jāiesaisti medicīna, kur tev jāiesaisti muzika, kur tev jāved toalets, kur tev jāved miskas un tā tālāk, vai stadionā. Tu nevar salīdzināt to. Tiem, kuriem ir daudz dalībnieki, pāri 5000, viņam jābūt kaut kādā savā grupā. Un tas, ka ir kritērijos, ir salikts viss iespējamais televīzijas tiešraidi vai ir vai nav dot punktus. Kāda jēga taisīt televīzijas tiešraidi Stirnubuka? Tas ir, nav liederīgi. Tieši otrā vajag jāļauj tiem cilvēkiem braukt sacensībām un to piedzīvot tur uz vietas. Miļkevičs uzskata, ka turpmāk valsts finansējumu sadalē pretendenti būtu jākategorizē un katrai kategorijai jāpiemēro savu kritēriju. Līdzīgās domās ir arī Latvijas Sporta federācija padomes vadītājs Vladimirs Steinbergs. Viņa prāt visi valsts sporta finansējuma avoti, tā skaitā no citām ministrijām un valsts institūcijām, ir jāapvieno kopīgā sporta finansēšanas sistēmā. Sistēmiski izveidot dažādu līmeņu pasākumiem atsevišķus kritērijus, atsevišķus finansēšanas modeļus vienas lielas sistēmas ietvaros. Un tad tas būs katram skaidrs, ka neņems no vienas krūzes gan starptautisks elitārs pasākums Siguldā, neņems no vienas krūzes liels masveidīgs pasākums, pieņemsim Eiropas čempionāts galda tenisa veterāniem ar 5000 dalībnieku un tautas sporta pasākums vai kaut kāds pārgājiens Madona. Viņam jānodala atsevišķas krūzes, no kurām viņi var padzerties, bet vienotas sistēmas ietvaros. Kas mums šobrīd nav? Izglītības un zinātnes ministrijas sola konkursa rezultātus publicēt 2 nedēļu laikā. Ministrija sola publicēt arī pērnā gada rezultātus. Tāpat ministrija esot atvērta arī diskusijai par konkursu nolikumu un kritēriju pārskatīšanu nākamajiem konkursiem.